Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs. 8. nedēļas lasījums Aicināti sekot Jēzum. Ceturtdiena. Tik daudz zivju! Šodien turpināsim lasīt par notikumu pie Galilejas jūras. Pēc šodienas svētbrīža aicinu sameklēt šo jūru Bībeles kartē, bet tagad ieklausies, ko Dievs vēlas šodien iemācīt. Pētera acis ieplatās un mute no pārsteiguma atvērās. Viņš iemeta tīklu ūdenī tieši tā, kā Jēzus bija teicis. Nu viņš un Andrejs mēģināja ievilkt tīklu laivā, un izrādījās, ka tas ir pilns ar kustīgām zivīm un tik smags. Patiesībā tas plīsa, laiva sasvērās un sāka grimt, tā gandrīz apgāzās. Abi vīri sauca Jēkabu un Jāni, lai tie palīdzētu viņiem nogādāt laivu krastā. Airēdami spēcīgiem ātriem vēzieniem, palīgi drīz vien bija klāt. Nu arī viņu acis ieplatās. Kāds loms! Kopīgiem spēkiem visi 4 zvejnieki iekrāva zivis abās laivās, līdz tās gandrīz nogrima. Lēni un uzmanīgi mācekļi airēja uz krastu. Kad viņi tur nokļuva, Pēteris vairs nedomāja par zivīm vai laivu. Viņš bija pārsteigts par brīnumu, jo tās parādīja Jēzus spēku kontrolēt pat dabu. Viņš jutās grēcīgs un kaunējās par savām šaubām un mazdūšību, salīdzinot sevi ar Jēzu. Viņš noslīga zemē, apķēra Jēzus kājas un izsaucās: Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Pētera rokas, kas cieši turējās pie Jēzus, parādīja, cik ļoti viņš vēlas būt kopā ar savu glābēju, kamēr viņa vārdi izteica, cik grēcīgs un necienīgs viņš jūtas. Jēzus saprata Pētera apjukumu. Ko viņš teica? Izlasīsim Lūkas 5. nodaļas 10. panta 2. daļu. Un Jēzus sacīja uz Sīmani: Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Jauna misija. Pirms tās Jēzus izteica šo vienu iedrošinošo vārdu – nebīsties. Tad Jēzus aicināja arī Jēkabu, Jāni un Andreju. Tā tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Jēzus jau bija aicinājis Andreju, Jāni un Pēteri, lai tie viņam atdotu savu sirdi un sekotu kā īpašam draugam. Nu viņš aicināja tos, kā tuvus mācekļus, strādāt kopā ar viņu. Jēzus paveiktais brīnums parādīja mācekļiem, ka viņiem vairs nav visu laiku jāzvejo, lai nopelnītu naudu. Tā vietā viņi var uzticēties Jēzum, lai viņš parūpējas par viņu vajadzībām. Arī mēs varam sekot Jēzum un uzticēties, ka viņš parūpēsies par mums un piepildīs mūsu dzīvi ar savu labestību. Padomā un pastāsti. Ko Pēteris tajā dienā iemācījās no Jēzus? Ko tu esi iemācījies no šī apbrīnojamā zvejošanas stāsta?
Es priecājos, ka atkal varēsi dzirdēt atmiņas panta dziesmu. Aicinu tevi vēlāk to kādam arī nodziedāt. Lai skan! Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma, tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8:12. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma, tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8:12. Laiks lūgšanām. Pasaki Dievam, ka mīli viņu un vēlies turpināt viņam sekot.